Galvenais visi skatās. Ne, visi ne, viena sieviete. Labi, viens sakot, sveiciens visiem no lidostas. Dodos jaunā ceļojumā. Uz kādu brīdi nebūšu Latvijā, un es tā domāju, ka varētu uzfilmēt arī kādas video sērijas par to, kur es dodos. Jā, pusstundu klusums, bet kad sāku filmēt, protams. Labi, vienmēr sakot, plāns tāds, jā, ar to lidmašīnu, kas te aiz loga ir, lidoju uz Oslo. Nedaudz padalīšos pieredzē, jā. Parasti pirms iekāpšanas, jā, visi sastājās rindā un gaida, kad atvērsies vārti un varēs iet uz lidmašīnu, ja? Un es tāds vienmēr sēdēju pēdējais, jo es domāju, tāpat vietas tur būs, biļeti man ir, ko man tur stāvēt tajā rindā. Un pēdējo reizi, kad es lidoju, ja, no Spānijas, es aplauzos. Izrādās, ka tagad ļoti daudziem līdzi ir rokas bagāža, un vienmēr pietiek vietas augšā virs galvas tajos bagāžas nodalījumos. Līdz ar to soma ir jātur zem krēsla, pie kājām, kas nav baigi ērti. Un šis laikam būs tas vienīgais iemesls, kāpēc ir vērts iet stāvēt tajā rindā uz iekāpšanu lidmašīnā. Tagad zināsim, ka saule lec 7. Man it kā bija jāmostās 4 no rīta, bet es nemaz neaizgāju gulēt. Un domāju, lidmašīnā pagulējuši, kā jau vienmēr, jā, bet nenāk miegs pašlaik. Tā, bet pasties, kāda vieta man ir. Labākā vieta tieši pie avārijas izejas un neviens nesēž blakām. Ko jālido līdz Oslo ir 1:45 minūtes. Tiekamies Oslo. Tad tāds ceļš līdz Oslo pagāja ļoti ātri. Bišķi pagulēju. Ko tagad 8 stundas jāgaida nākošais lidojums. Te ir arī vilciens, kas iet uz Oslo centru apmēram 45 minūtes. Es nezinu, vai es gribu braukt. Pašlaik es gribu paēst brokastis. Esmu sagatavojis maizītes, ja. Tā kā nākošajā lidojumā biļešu cenā nav iekļauta pārtika, ja? Lai gan jālidoja 10 stundas. Kā jau es teicu, kaut kas līdzīgs trenerim. Bet man ir maizītes, kas attiecās uz kafiju un ūdeni, kas izmaksāja 6,30 €. Pārbaudīsim par kafiju dzeram. Normāli. Tātad līdz check-inam, līdz bagāžas nodošanai man ir 4 stundas. Un interesanti tas, ka viņi neļauj online iečekoties, ka tev vajag klātienē aiziet, kas saka, pie kases un visu parādīt. Bet tas ir saprotams lidojumā ārpus Eiropas Savienības robežas. Labi, labojums, es saprotu, Norvēģija nav Eiropas Savienībā, bet ārpus Eiropas ekonomiskās zonas robežas, tā būs pareizāk. Labu apetīti! Tā, esmu iečakojies otrā lidojumā. Piedodiet, ka es neko vairāk nefilmēju, es vienkārši lūstu nost. Kā jau es teicu, nebiju visu nakti gulējis. Un tagad vairs nesaprotu, cik pulkstens un kas notiek. Un knapi turos, lai neatlūstu. Bet, ko es gribu teikt, ir traki ar ūdeni. Jo es par šitiem 2 ūdeņiem 0,6 samaksāju 9 €. Un, protams, te ir Norvēģija, ja, te viss ir kosmos, bet fakts tāds, ka tev pie muitas atņem visus šķidrumus, ja, un ienākot šeit, kur es dabūšu ūdeni. Tā kā tā ir tāda spekulēšana uz cilvēku pamatvajadzībām. Es nezinu, labi, sorry, es te vienkārši kaut ko runāju, man nāk miegs. Neņemies man galvā. Man vēl jāgaida ir 2 stundas, un tad jau lidošu ar Boeing Dreamliner. Nekad neesmu lidojis. Es esmu lidojis ar A380, ar A340, ar Dreamliner vēl nav sanācis lidot. Tikko pamanīju, ka 4 paka alus maksā gandrīz uz pusi lētāk nekā 0,6 ūdens pudeli.
Mums vienkārši alu vajadzēja dzert. Kamerai nepatīk šitās LED gaismas. Labi, vienalga. Lidojam uz galamērķi. Dators rāda, ka jālido 9 stundas un 22 minūtes. Attālums 7762 kilometri. Nu, ja runājam par šo avio kompāniju, tad man māsa saka, ka šitas ir Rainers. Liels Rainers. Nu, un vēl salīdzinoši netīrs viss ir. Tā kā jā, manai māsai varētu būt taisnība. Ja mēs runājam par vietu, ja, tad es esmu liels, salīdzinoši, ja. Un vietas šeit ir maz, tiešām vietas šeit ir maz. Pleci jau līdz ar sienu, nu, nav vērti. Un ja mēs skatāmies otrā pusē, ja, tad arī pleci jau iet otrs sēdētāja krēslā, ja. Tas nozīmē, ja man kāds sēdētu blakām, pa laimi man nesēž, jo es šo vietu nopirku. Man māsa teica, lai es nopirku, tad es nopirku šo papildus vietu. Viņi jau zināja, un paldies, ka tu man to ieteici. Jo, ja man te kāds sēdētu blakām, kā es 10 stundas te izturētu, kā tas cilvēks man blakām šeit 10 stundas izturētu. Nu, un, ja pa krēslu, tad salīdzinoši labi. Laižās lejā. Tad man bērns sēž aizmugurē, varēšu nolaisties. Nu, un tik man te ir vietiņa. Ja mēs nolaižam galdu, galds nemaz neiet. Es nevaru nolaist. Nu, Baltikā ir labāk, teiksim tā. Šī vieta, papildus vieta, maksāja 60 eiro. Bet, nu, tu tā kā pasūti to vietu blakām, un, ja lidmašīna nav piepildīta, tad, jā, 60 eiro tiek paņemti, un tev blakām neviens nesēž. Ļoti labi. Un vēl kas interesanti, var arī nopirkt arī visus 3 krēslus rindā. Tā kā arī neviens tev vispār nesēdēt blakām. Paskatīsimies, kas mums ir no izklaides iespējām. Mums ir filmas, My Flight, nu tā ir tā informācija, ko jūs redzējāt. Veikals, chicken with basmati, $13 par 260 gramiem. Un tad mums ir About Us sekcija, kur nekā nav, un tad jā, un tad ir seriāli. Ļoti gara diena, pēdējās 2 stundas vienkārši mokošas. Nu, saulīt jau arī riet. 20 stundas zināmies pakaļ un beidzot noķēram, jā. Ko es vēl varu pateikt, ka šitie te aptumšojošie, elektroniski aptumšojošie logi, nu, ir vairāk prikalpēc, jo, redz, saule spīd tieši virsū, un ja man būtu te tāds aizliknīts, viņu varētu līdz pusē novilkt, viss nespīdētu sejā nekas. A tagad pat uz maksimāli aptumšojošo, viņš vienalga normāli spīd. Tā kā. Viss beidzās tas trakais ceļojums. 20 stundas. Ātri tiku cauri pasu kontrolē, uzdevu pāris jautājumus, bet, nu, tā kā es jau visu biju aizpildījis internetā, nu, tur bija ātri. Tur pirkstu nospiedumus paņēmu. Es jau vienreiz biju Amerikā, tāpēc varbūt arī neko vairāk vajag neprasīt. Nu, ko, gaidu transportu? Braucam tālāk, vēl ir darīšanas. Man šoferis atbrauca pakaļ. Lidost ir tik liela, ka mēs jau pusstundā jau meklējam mašīnu. Viņi neatcerās, kur nolika. Viņi vienkārši tagad staigājam. Kur ir? D, C, 27, nē, C. Labi, es sākstos, viņi zina, bet vienkārši tālu jāiet.
Nu, lai jūs saprastu, mēs atnācām no 7. Un es domāju, ko tev tik karsts? 74 grādi. Normāli? Es saprotu, ka tu mani ved jau uz Miami Beachu, jā? Jā. Pareizi. Nu, ja kāds prasa, cik te grādi, tad 25 ir. Tie karsts. Viņi saka, ka ir augsts. Es saku, Nav augsts, ir labi. Ir tā kā vasarā karstākajā dienā. Aiziesim nopirkt kaut ko ēdam, tur toaletes papīru, kaut ko, es nezinu, pastīsimies. Kāpēc jums pie ūdeni Tosala tirgo? Tā, tu arī pa kasieru piestrādā? Tā, meklējam tagad, kur es palikšu. Noīrēju Airbnb kaut kur šajā rajonā. Šis, jā? Šitā māja, jā? Ķieģē. Iesim pastīties. Bet skatītāji to jau nākošajā video.